Šīs nedēļas raidījuma nedēļa Startup piedāvā visu laiku labākā kompānija Vateris. Kompānija Vateris nodarbojas ar ūdens filtru un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tirdzniecību. Sveiki, man sauc Elvis Strasdiņš, es esmu Nedēļa at Games vadītājs. Nedēļa at Games ir raidījums, kurā mēs tiksimies ar dažādiem Latvijas spēļu izstrādātājiem, un šodien pie mums ciemos ir viens no potenciālākajiem Latvijas spēļu izstrādātājiem, Mighty Fingers. Sveiks, tad esmu Guntis, esmu uzņēmuma vadītājs un arī līdziepašnieks. Man līdzās ir Kaspars. Sveiks, es esmu arī uzņēmuma līdziepašnieks un programmētājs. Kas ir Mighty Fingers un kā radās tāds interesants nosaukums? Tad Mighty Fingers nodarbojas ar datorspēļu tehnoloģiju, kas atļauj tev vienu kodu palaist uz dažādām ierīcēm, vai tas telefons, vai planšete, vai laptops. Un kā radās pats nosaukums, tad mēs visi zinām, ka programmētāja galvenā darba rīks ir, protams, smadzenes, bet arī pirksti. Mēs tajā brīdī arī bijām tā kā 4. Tad arī top tāds logo, kas bija Mighty Fingers 4 pirkstiņi. Un arī par brīnumu domēns arī nebija aizņemts mightyfingers.com. Var īsumā par katru no pirkstiem pastāstīt? Tad es varbūt sākšu ar sevi. Tad, ko es esmu darījis, es beidzu Latvijas universitātes datoriķus, programmējis kaut kādus gadus, man liekas, 7 vai 6, līdz brīdim, kad es sapratu, ka tās programmatūras, kas ir mājaslapas vai iekšējās sistēmas, ir tik garlaicīgas, ka gribās izmēģināt kaut ko jaunu. Un tas man īstenībā ievada tajā spēļu laukā, ka es pat neskatījos, ka alga bija mazāka, pilnīgi vienalga, bet interesēja kaut ko uztaisīt. Un tad es uztaisīju tādu spēlīti draugos, kas dabūja, pa 6 nedēļām dabūja 100,000 lietotājus. Un tad kas par tu? Jā, par mani. Pieredze programmēšanā jau tagad ir 10 gadi. Pārsvarā, kā parasti visi sāka taisīt mājaslapas un pārējās visas pēc tam tur nāca pasūtījuma web sistēmas. Un tad mēs kopā ar Gunti sākām taisīt, un tagad es strādāju pie mūsu produkta Mighty Engine. Tad, jā, vēl turpinot par komandu, vēl ir Māris, kas noteikti tev ir pazīstams. Viņš apgrozās pilnīgi visos pasākumos. Viņš tāds interesants cilvēks, kurš arī studē it kā datoriku. Programmēt gan viņam nesanāk, bet ļoti labi zīmē. Viņš par šo laiku visas skaistās grafikas ir sazīmējis. Tad mums ir Artūrs, kas būtībā ir pats galvenais tās mūsu tehnoloģijas kodols, kam piemīt īpašības īstenībā ļoti, tā teikt, viņš koncentrējas uz to ļoti vienai lietai pievēršas tik daudz, ka viss lietas citas aizmirst. Tehniskajām daļām un visiem tiem sīkumiem un izkaut katru izpacē to mazo sīkumu funkciju klasi. Jā, un tad būtībā mēs esam tādi kā founderi saucamie, un mums vēl uzņēmumā ir tagad uz brīdi vēl 6 cilvēki. Kopā mēs esam 10 plus... 10 pirksti. 10, jā, starp citu, 10 pirksti. Plus outsourcer, bet tie neskaitās. Kādas tehnoloģijas jūs izmantojat savām spēlēm? Tagad populāri jau teikt HTML5, tas ir tās kā buzzwords, bet pēc būtības tas ir JavaScript, un JavaScript gan klienta galā, gan servera galā. Tiem, kas izteiks varbūt tādas tehniskas īpašības. Esmu dzirdējis par jūsu Mighty Engine, kas šobrīd arī ir uz televizoru. Vai viņi varētu izveidot Angry Birds spēli? Jā, noteikti. Jā. Cik spēles jūs esat kopumā izveidojuši? Respektīvi ir tā, ka mēs, tā kā Mighty Finger, esam no sākuma līdz galam vienu spēli, kas ir Mighty Digger, bet iepriekš katrs ir veidojis vēl citas spēles. Gan tā mana spēle, gan Artūrs ir strādājis pie vienas spēles, kas ir Android marketā, es nemaldos, un iPad marketā bija pirmajā vietā vienu brīdi. Vai jūsu enginam jau šobrīd ir kādi klienti? Mums ir tā, ka mēs esam iedevuši to pirmo versiju patestēt citiem cilvēkiem, bet mēs neesam launčojuši. Mēs plānojam aprīļa beigās šī mēneša
apmēram 100 cilvēku grupā ir izstrādātāji, kas ir pieteikušies pie mums, satikt vai konferencēs vēl kaut kur. Un tad viņiem mēs iedodam attiecīgi, un tad viņi skatīsies, un tikai tad būs vēl viens launch. Būs tā kā publiski visai pasaulē pieejams. Un vēl viens no testeriem ir tāds cilvēks, kas uztaisīs World of Tanks. Man liekas, tu zini tādu 3D spēli flashā, kas aizgāja ļoti. Vai jūsu Mighty Digger arī ir uztaisīts uz jūsu engine? Jā, noteikti. Tā ir mums tā kā pilnā demo spēle engineam arī reizē. Mighty Digger, cik cilvēki ir gatavi maksāt par alu rakšanu? Ir tāpēc statistikas tie cilvēki, ir, kā izrādās, ir nevis to, ko mēs domājam, mērķa auditorija 15 uz augšu, bet kaut kas starp 8 līdz 14 vai tajā grupā. Un ir tā, ka maksā tāds vidējais pilsonis mazais kaut kādu latu par to visu. Tas ir visā spēles mūžā? Jā, problēma ar to spēli ir, ka mēs testcase'am izvēlējāmies nevis sociālo spēli, bet casual tipa. Tu viņu izspēlē no sākuma līdz galam, tur nav tāda elementa. Tu katru dienu atnāc novākt kartupeļus un tādas lietas. Varbūt es tad arī paspēlēšu, varbūt tu pakomentē, ko šobrīd dara. Tā tad, cik es noprotu, šeit ir cilvēks ar lielu kapli, un tātad mēs rokam. Kur veidojās monetizācija šajā spēlē? Tad ir tā, ka tu rokot, tu gūst tos minerālus, aizēj viņus uz augšu, uzlido, pārdot. Par to tev ir tā naudiņa. Par to naudiņu tu upgrado savu cilvēciņu. Attiecīgi viņš tur ātrāk rok, vairāk var minerālus savākt. Un mēs uztaisījuši tādu balansu, ka tu knapi līdz ar nagiem dabūt to naudu. Līdz ar to nepacietīgākie cilvēki, viņi negaida, viņi vienkārši pērk to naudu, lai viņi iztērētu upgrados. Vēl mums ir monetizācija uz saglabāšanos. Tas ir tā kā... Tagad mēs sapratām, ka tā ir kļūda, jo cilvēki ir pieraduši, tu atver spēli, paspēlē, aizver, atver no sākuma, un tev jābūt precīzi tas pats, ko tu esi aizvēris. Mums tā sistēma ir tāda, ka tu uzlido augšā un labajā pusē saglabājies. To lietotāji tā kā nesaprot. Latgalīte arī aizskan, jā, pārdot. Kas notiek Latgalītē? Pārdot minerālus. Pārdot. Tie, kuri visi saraksti tur salasīti, tas aizskan, tur pārdot un par to iedot naudiņu. Šeit, ja tu sasties slimnīcā, tu atdzīvojies, šeit tu vari veikalā nopirkt. Skaidrs. Cik daudz laika jūs veltat vienas spēles izstrādē? Un cik jūs pavadat laiku guļot? Tur ir viens spēles izstrādē, tas tāds jēdziens, kas ir stiepjams. To spēli, kas uztaisīja draugos, tam vajadzēja 6 nedēļas laika. Diggerim attiecīgi ir pusgads. Tad attiecīgi mēs vēl esam sadarbojušies ar Krievu gan ASV kompānijām. Tas tāds sociālās tīklas spēles ir 3 mēneši un virs. Atkarībā, cik tu gribi viņu noslīpēt. Un kādi parasti ir posmi spēles izstrādē, kas ir obligāti jāievēro katram spēļu izstrādātājiem? Manā skatījumā pats primārais sākumā ir izplānot visu, ko tu programmēsi. Ja tu neizplāno, tad vēlāk ir dažādi konflikti, viens grib tā, otrs tā. Arī Diggerī bija tā, ka mēs nebijām tā līdz galam visu izplānojuši, un tad mēs tā kā procesa vidē sākām visu pārplānot, un sanāca gan liekas darbs, gan arī uzreiz termiņš. Tad plānošana ir vissvarīgākais, protams. Jā, bez tā īstenībā, ja to nofēlo, tad būtībā pats tālāk process ir tāds nepatīkams. Tālāk ir, tev noteikti jābūt vienam cilvēkam, kas domā par to spēli, par spēles featurām, par balansu un tādām lietām. Un tam vēlams nevajadzētu būt programmētājiem. Ja programmētājs to dara, tad viņš tādā interakšu konfliktā nokļūst. Vai numur 1 viņš ir ļoti centīgs un viņš grib dažādas features bezgalīgas. Vai numur 2 viņam tas, kā teikt, ja process ilgs pusgada, tad vienā brīdī apnīk un tā. Tad attiecīgi tas. Un vēl viens svarīga lieta, ko parasti aizmirst, es esmu novērojis indie developer cilvēkiem, ir
tā spēle, ka tev jau liekas gatava, tev jāvēlt vēl kaut kādas 2 nedēļas polishingam, noslīpēšanai, jo pēc būtības tu to spēli netaisi sev. Tu esi tik reizes tur staigājis tajā laukumiņā, saglabājies un atpakaļ. Tur būtu nemani, bet lietotājs, kas pirmo reizi atnāk, viņš nemaz nezina, ka tur labajā pusē ir kaut kas. Tādas mazas, sīkas lietas ir noteikti jāieplāno laiks, lai to izdarītu. To spēli taisnēs sev, bet tam lietotājiem. Un vai jums ir kaut kādas sesijas, kad jūs nedēļu no vietas tikai strādājat pie spēles un nekādas atpūtas? Nu, iepriekš ir bijis tādas lietas, bet tas jau tā sanāk. Tas bija tad vēl, kad mēs Latvijas universitātē un Zviedros skvotojām. Respektīvi sanācām visi kopā, mums nebija biroja. Ievācāmies un bibliotekā vēl kaut kur un programmējām uz vietas. Tur nāca studenti brīnījās, kas tie tādi un tā. Bet tagad tā, mazāk šī tādas piedzīvojumi. Vai izstrādes laikā jūs mēdzat arī to 6 mēnešu laikā arī nodoties atpūtai, izklaidei? Vai tikai strādājat un par ko citu nedomājat? Es tā kā personīgi ticu, ka nav iespējams tā strādāt. Nevar bez atpūtas 6 mēnešus noteikti nostrādāt un daudz produktīvāk sanāk arī, kad ir pienācīga atpūta. Vēl kas mums, kā jau gameriem, visi uzņēmumā īstenībā visiem patīk datorspēles. Un tad tā izklaide sākas parasti ar kaut kādu, nezinu, Unreālu, kur visi sanāk iekšā un tas šaudās nenormāli, bļaustās pa ofisu, tā kā nāc man pretī, neslēpies. Tas tāds, nav tā kā tu sēdi viens pats mājās, tur kaut kādā Counter-Strike serverītī, bet tāda sociāla lieta. Tad vēlāk attiecīgi uz vecrīgi vai vēl kaut kur. Tad spēļu spēlēšana palīdz spēļu izstrādē? Es domāju, noteikti. Tad kārtīgām spēļu izstrādātājiem ir jābūt arī spēļu cienītājiem. Pilnīgi noteikti. Bez Garāžas 48, vai jūs esat bijuši citos pasākumos piedalījušies? Jā, tieši pēc tā Garāža bija Startup Sauna pasākums, kas izpaudās kā biznesa inkubators, bet ne tādā Latvijas izpratnē, kur tev jāizpilda blāķi ar dokumentiem. Mēs pieteicāmies Somiju, aizbraucām tur. Tāda Alto universitāte, kas apmaksāja mums tur daļu izdevumu, lai aizsūtītu uz Silīcija ielai. Kas svarīgākais, viņam bija mentori no Angry Birds, no Nokias, no dažādām kompānijām. Un līdz ar to tie mums iedeva tādu vairāk pasaules skatījumu. Jo mums tas sākotnējā tā doma bija koncentrēties uz draugiem LV. Tas nekas, ka mēs nedomājam, ka draugos tomēr ir limitēts skaits ar lietotājiem, limitēts naudas apjoms. Un tad aizbraucot uz Somiju, aizsūtīt uz Silīcija ielai, tur satieties arī ar cilvēkiem. Tagad mums tāda domāšana ir globāla un arī sadarbība ir tagad globāla ar vairāku valstu uzņēmumiem. Es redzēju, ka pāris varenie pirkstiņi bija paviesojušies arī Game Jam Rīga. Pie kā jūs strādājāt tur? Diemžēl neviens no mums nebija. Mēs Davidī nebijām, bet bija mūsu komanda. Viņi strādāja pie tādas, kā to latviešu valodā pateikt, dungeon crawlera, kas ir vienkārši, tev ir tāda dungeons, tā ir vieta. Pazemes tāda kā labirinta sistēma. Alas, kuru staigā apkārt galvenais varonis un parasti vienkārši sit pretiniekus. Un tā kā tā ir vairāk kā RPG spēle, tad viņš tur par to iegūst kaut kādu labumu. Šajā gadījumā bija Game Jam par sirdīm temats, un tad arī tas galvenais varonis tā kā ieguva sirdis pretinieku. Un par tām pretinieku sirdīm viņš varēja tā kā uzgraidot sevi, tur palikt spēcīgāks. Un tai spēlē galvenā doma bija uztaisīt tādu saturu, kur automātiski ģenerējas tās kartes, lai spēlētājiem tā kā neapnīk, lai tu katru reizi eji un tev ir visu laiku jauna tā karte, un tas bija tas saturs galvenais dinamiskais. Un tad puiši mēģināja, cik varēja tajās pāris dienās. Cik es saprotu, tur vietējais pārsteigums bija tās, ka viņi izskaties, ka jau uzreiz viss jau gatavs ir. Bet pēc būtības viņi izmanto jau tehnoloģiju, kas jau ir tur mājās kodēt un vienkārši pa virs grafikas, pa virs to procedūru, kā ģenerēt lietas. Un tā. Cik viegli ir piesaistīt naudu spēļu izstrādē? Vai tas vispār ir reāli Latvijā? Tas ir reāli, bet tagad tāds mans viedoklis, kas varbūt nepārstāv visu. Ar Latviju naudu ir tā, ka Latviju var
piesaistīt. Piemēram, mums ir bijuši tieši tehnoloģija, ne spēlējumi, kas ir tā salīdzinoši tūs. Ir 2, kas reāli naudu tā kā deva, būtu gatavi uzreiz kontu pārskaitīt. Un bija vēl kaut kādi 3-4, kas tā kā runāja, interesējās un tam līdzīgi. Problēma lielākā varbūt Latvijā tā, ka tiem, kam ir nauda, tie ir nopelnījuši kaut kādās savās biznesa sfērās, vai tā ir celtniecība vai vēl kaut kur. Un man ir tāds aizdoms, ka viņi īsti nesaprot līdz galam IT un kur nu vēl spēles. Un līdz ar to es tā kā vairāk ieteiktu virzīties uz ārzemju dažādiem pasākumiem, jo regulāri notiek. Tepat netālu mums ir Somija, kas ir meka tīri spēļu industrijā. Viņam katru mēnesi ir mītings, aizies turien, cik tas izmaksā, tā kā zem 100 turp atpakaļ. Padzer alu ar viņiem, saprot, kas notiek, tiecies ar kādu potenciālo investoru. Tā kā mēs arī esam dabūjuši, mēs pirms dabūjam no Londonas tā kā investīcijas, bet bija vēl iespējas arī no citurienes. Kad jūs nokļūsiet uz Forbes vāku? Es teiktu, uz Latvijas Forbes tā kā termiņš ir 12 mēneši, bet pēc būtības mēs esam paviesojušies 2 reizes Forbes Latvijas. Ne uz vāku, diemžēl bija tuvu. Sākumā bija tuvu, pāris lapas aizšķirt. Bet jā, respektīvi, ja mēs dabūjam nākamu investīciju kārtu un tā mūsu tehnoloģija tiek lietot diezgan tā masīvi, es domāju, ka mēs noteikti tur būsim. Vai jums ir kādi panākumi arī ārpus Latvijas, vai jūs spēlē ārpus Latvijas? Patreiz mums nav nekādas spēles. Mēs plānojam to digeri, salabot visus lietotāju reportētās kļūdas un laist attiecīgi mums plānās Samsung Markets, Chrome Store, kontakti. Mozilla, kur īstenībā nejauši uzskrēja vienam no līdz džekiem Londonā virsū, un viņš teica, ka varētu nofīčerēt. Jo viņam tagad ir ļoti svarīgi, ka viņi 2. ceturksnī laidīs savu operētāju sistēmu tieši telefoniem. Un īstenībā, pa lieliem ir tās 2 ar Samsung App Stores, otrs ir Mozillas. Vai vidējiem latviešu spēļu izstrādātājiem ir vispār jēga sapņot par success? Es domāju, ka jā. Galvenais ir tikai darīt un censties kaut ko darīt. Piemēram, ir Supercells, ar ko mēs bijām Silīcijā pirms 1,5 gada. Viņi tur dabūja investīcijas 12 miljoni, kas mums likās nereāli. Tagad viņi ar 5 cilvēku komandu ir uzprogrammējuši Clash of Clans, kas ir spēlē iOS-iem, un viņi pelna tagad jau pēc pēdējām ziņām 1,3 miljonu dienā. Tas ir 5 cilvēku komanda. Un programmai gadu, tad attiecīgi tu vari saprast, cik ir līdzekļi apmēram vajadzīgi tam visam. Kā jums liekas, kā jūs novērtējat piesaistīt, nokļūt tur, kur jūs esat šobrīd, ir viegli? Tādā ziņā, ja darot, tad tas ir mierīgi, bet tur svarīgākais ir tāda mērķtiecība un cīnītāja gars. Tās svarīgākais īpašības, jā? Es domāju, jā. Nevis par sākumā pašā ir uzsākt kaut ko. Ļoti liels piemērs Garage 48, kur cilvēki attiecīgi sāk kaut kādu projektu, paiet nedēļas nogali, un tad viņi tur vairs neko neinteresēs. Ne? Līdz ar to tas arī viss beidzās. Ir arī daži, kas tur pakodē kaut kādas brīvajās laikos. Tā atslēga ir darīt to neatlaidīgi, piemēram, gadu no vietas. Tas ir vēl papildinot līdzīgi ir atspiediens mājās katru rītu piecelties un push-upus uztaisīt, piemēram, 50. Un vai tu vari to izdarīt gada laikā katru dienu? Tas tādā kā salīdzinājumā. Kā tu vērtē Latvijas spēļu izstrādes, ja to tā varētu saukt, industriju? Vai šeit vispār ir industrija? Man liekas, ka nav, bet es pamatošu, jo tur jāskatās no dažādiem rakursiem. Viens ir tāds veiksmes stāsts un cik reāli kompānijas, bet otrs, piemēram, ir no valsts pieejas. Vai mums ir NACE klasifikators, kas ir darba profesija klasifikators, vai tur ir spēļu izstrādātājs? Es zinu, ka nav. Un
otrs, vai mums augstskolās ir kādas programmas, kas māca spēles tam līdzīgi. Es zinu, ka nav, bet ir cilvēki, kas to grib izdarīt. Viņi to nevar, jo nav tik viegli ieviest jaunu klasifikātoru kā spēļu izstrādātājs. Jo, piemēram, ir putras vārītājs, ir šprotu licējs un visās tādas profesijas, kas ir nokļuvušas vēsturiski. Bet, tur jābūt kaut kādai tādai arī no valsts puses. Bet pozitīvais visā tajā, ka pēdējos 2 gados, man liekas, pa laikam uzlic kaut kādu jaunu talantu, kas kaut ko dara. Ar to es domāju, ka viss potenciāls ir mums joprojām. Esam atvērs 48 stundās tapušu spēli, kas pie tam neizskatās slikti. Varbūt jūs varat nedaudz pastāstīt, ko es šobrīd daru. Šobrīd tu vienkārši klisti pa labirintiem, pa zemē un meklē labumus. Vai šī spēle arī izmanto jūsu engine? Jā. Šo spēli, man liekas, uztaisīt varēja tikai tāpēc, ka izmantoja tieši mūsu engine, jo delts, kas iekšā jau bija gatavs. Es saprotu, tev nevajag arī to gridu, attiecīgi visas tās rūtiņas, domāt par to, tas jau viss ir uztaisīts. Tas galvenais čarakters, tu ņem arī pieliec grafikas un funkcionāli. Jā, un arī caur editoru pasaki, ka jāseko tieši ir tavam cilvēciņam kamerai, un tad kamera arī līdzi seko tam cilvēciņam. Kā es varu aizbēgt no tā monstra? Tikai piekaut šobrīd viņu var. Tā kā tās 48 stundas tad nav uztaisītas animācijas, kā viņš plūstoši pāriet no viena tā. Jā, arī paspēja uzzīmēt tikai no priekšplāna to galveno varoni. Bet, attiecīgi, mums kaut kādu plānos šo ir pabeigt un pārēt. Vai jūs gribat ar viņu arī pelnīt? Pagaidām uz doto brīdi mums ir tā kā test case, bet pelnīšanai noteikti tur gan jāpiesaista līdzekļi tieši šai spēlē, lai turpinātu tādā pilnā apjomā. Starp citu, tu vari atvērt tur inventoriju vaļā un tad tās sirdis izmantot, ko tu esi no tiem pretiniekiem dabūjis. Jā, tu nosit to pretinieku, dabū sirdi un tad dažādi parametri uzlabojas. Tā galvenā doma bija spēlē, ka tas saturs ir dinamiski ģenerēts un katru reizi tu šobrīd tikai pārlādējot spēli, tu to vari redzēt, ka katru reizi ir cita vieta, kurā tu atrodies, bet jo tu vienkārši nepaspēji uztaisīt. Pamēģināsim pārlādēt. Jā, respektīvi tas nozīmē, ja katru reizi vienkārši dators uzģenerē to labirintu, kuru klīst. patīk tās asinis, kas ir. Jā. Māris nepārspēlē. Viņš vispār sēž mums birojā un lūdzās, kad viņš varēs uztaisīt atombumbu. Jebkurai spēlē, vai tas ir Digeris vai šis. Vai lai izveidot šādu spēli, ir vajadzīga kaut kāda izglītība varbūt? Es domāju, ka ir jābūt programmēšanas iemaņām. Tur universitātes un tādas lietas nav svarīgas. Programmēšanas iemaņas, man sapratnē, kā izmantot tās gatavās lietas, kas jau ir uzprogrammētas. Jā, tur būs mums editori, kur ir, ka nav partīkļu. Tātad šis ir jūsu slavenais redaktors, kuru cilvēki pērk kā traki, jā? Šobrīd vēl nepērk, šobrīd nav publiski pieejams pirkšanai. Testē kā traki un reportē bagus kā traki. Un vai cik daudz laika ir vajadzīgs, lai apgūtu šo redaktoru? Guntiskā reiz varētu pastāstīt, viņš pa laikam sāk no jauna apgūt viņu. Vizuālo daļu, man liekas, tur izēja caur 2 tutoriāļiem. Būtībā vienā dienā tas skaidrs. Tur lielākā problemātika ar apgūšanu, tas ir tāds, restīvi vizuāli, ko tu redz, bet programmētājiem tas ir saistīts kopā ar kodu, tas editors. Viņš tev palīdz dažādas lietas darīt un to kodu pārizmantot, tur ir lielākā problēma. Ne problēma, bet lielākais laiks, kas aizņem cilvēkam mācīties. Tad, attiecīgi, tur sākumā var tekstūras pielikt, dažādas tām tekstūrām parametrus, vēlāk to visu uzlikt uz kartes. Tad pati programmēšana notiek tādos moduļos. Katrs modulis, piemēram, atbild par kontroli. Šeit, piemēram, čūskiņa top kaut kāda. Cits modulis par
user interface, kāda pop-up parādās tam līdzīgi. Un tā arhitektūra ir uztaisīta tāda, lai tev netraucē tie moduļi viens otram. Un arī, kas vēl ir svarīgi, tad, ja to spēli palaid vairākos portālos, piemēram, Facebookā un draugos, tad ir tāda branch sistēma, Kaspars tur vairāk var pastāstīt. Jā, branch sistēma, kurai galvenais mērķis ir izveidot tā kā pēc koda vienu un to pašu būtībā spēli, bet pēc visām bildītēm un visiem pārējiem asetiem pavisam savādāku spēli. Un, piemēram, mēs šeit demo esam ielikuši branču, kas ir melnbalts. Vienkārši tas bija tā ātri izdomājām, ka varbūt tā interesanti būtu paskatīties, kā izskatīsies melnbalts. Tas ir aiziet augšā. Tas ir augšā, tur, kur ir brančs poga. Un tur vienkārši var paspaidīt pārējos visus. Tas editors vispār tapā ar domu tādu, ka, lai programmētājiem pašam nav jāraksta tie katrs fails, tas katra tā bildīte, kur atrodas, lai to visu var ātri salikt un lai uzģenerē viņš. Un tad mēs tur gājām tālāk un līdz nokļuvām jau līdz tai pašai kartes un leveļu. Pamēģi grayscale uzspiest un to save. Tas ar domu, piemēram, draugos tev ir krāsainā versija un kontakti ir attiecīgi, kad melnbaltā. Tas tā kā piemērs, ko vislabāk var redzēt, bet vēl lielāks Ziemassvētki vai jaunais gads un Latvijā ir vai līgo, tādos, piemēram, svētki. Facebookā mēs neliksim līgo tā kā svētkus, bet Latvijā mēs varam salikt ar līgo visu kaut kādām tur atribūtiem. Uz šo vislabāk sapratīs tie programmētāji, kas kādreiz ir likuši spēles vairākos portālos. Tas ir tik traki. Vienu mazu update, tur čakars ir liels. Vai jūs izmantojat arī kaut kādu analītiku, lai saprastu, kas cilvēkiem patīk, kas nepatīk? Tajā editorā attiecīgi? Spēlēs. Spēlēs mums pagaidām ir tikai kaut kāda ļoti, ļoti parastas lietas iekodēs, kā attiecīgi samet datubāzi un tu vēlāk queryjo skaties. Tad kaut kāda minimāla analītika tiek izmantot, jā? Jā, bet es piekrītu, ka tur vajag vairāk, tur attiecīgi vajag resursu, attiecīgi veseli cilvēki, kas to dara. Mēs tāpēc meklējam īstenībā kaut kādu tādu cilvēku, kas to darītu, bet Latvijā nav nemaz tik viegli atrast. Ir cilvēki, kas saprot matemātiku, ir cilvēki, kas ļoti spēlē spēles, bet tur vajag kaut ko tādu no abiem un pa vidu. Vai jūs meklējat arī programmētājs? Pat reiz uz doto brīdi nē, bet tik pa laikam satiekamies. Man liekas, mums būs kaut kāda maijā vai jūnijā vēl viens papildus projekts, un tur vēl vajadzēs kaut kāds 2 vai 3. Kas būtu jāmāk programmētājiem, lai viņš varētu strādāt ar jūsu engine? Es domāju, viņam jāmāk, kas īstenībā vissvarīgākais visam programmētājiem apgūt jaunas lietas. Ja tu zini pamatus, tad tur nav problēmas. Pamati JavaScriptam tieši. Ir lielāka problēma ar tādiem cilvēkiem, programmētājiem, kas ir, nezinu, tur zina kaut ko vienu, ar otru paskatās, es visu zinu, ko tur. Un tad viņš tur konstanti gadu laikā pieļauj viens tās pašas kļūdas. Jā, tāds mums viedoklis novērojot cilvēks. Kā jums dzimst spēles idejas? Jūs varbūt kaut ko lietojat, šņaucat, pīpējat? Lietojam varbūt alus, zini tā. Jā, mēs varbūt satiekamies kādreiz un iedzeram alu, bet es nezinu, tas tā notiek procesā, tu nevari apsēsties pie papīra lapas un tagad rakstam visu. Vienam ienāk kaut kas galvā un taču konstanti atgādina baksta. Es nezinu, kas par tu domā. Parasti ir tā, ka spēlē kaut kādu, bet tad viņi spēlē un tad domā, baigi labā spēle. Tu varētu kaut ko līdzīgu sākt veidot. Un tad tu tajā brīdī neko pat īsti nesāc veidot, un tad tās idejas tā krājas, un tad tā domā, tas bija labs, un beigās tā grūti salikt vienu konkrētu spēli, un tev visu laiku tā kā izmētā tas idejas visur, un tad tev vajag jau izdomāt, tagad mēs nolēmam, visi taisam spēli jaunu, un tad visi sāk savas idejas mest, un tad izfiltrējas tās labākās. Nobeigumā es gribētu tādu interesantu lietu jums pajautāt, kādi ir jūsu mīļākie datorspēļu varoņi? Šis ir tāds interesants jautājums, jo es pats vairāk aizrauju stratēģijas spēlēm un tādām lietām agrāk, tā kā Age of Empires un Starcraft un kaut kas tādas lietas. Bet tur nav tāda
čarakteri. Tad kurš no Bet Age tie of bieži Empires? čarakteri mirst, un tad viņiem nevar pieķert. Jā, Tas bet tik ļoti. tagad es aizrāvos ar to Supercell pašu Clash of Clans, un tur tāds dragon puķis, kas lido apkārt, un tāds iznīcinātājs rītīgais. Tad šis ir mans top mīļākais patreiz. Jā, man atkal mīļākā arī tā īsti nav. Es parasti visvairāk spēlēju RPG, lomu spēles, un līdz ar to tu pats to savu čarakteru veido, un tu viņam tā kā arī sāc pieķerties vairāk vai mazāk. Un tad tas katrs izveidotais varonis ir unikāls un neatkārtojas. Tad tavs mīļākais varonis esi tu pats. Nu, kopumā jā, tas mans avatārs, tā sakot. Man liekas, Mārim būtu Lara Crofta vai Jā, kas tam noteikti. līdzīgs. Un tā naked versija, kas ir uztaisīta. Paldies, Mighty Fingers, novēlu jums veiksmi un lai jums izdodas ar savām spēlēm iekarot pasauli. Jā, mēs noteikti centīsimies turēt buru un varbūt raidījumu skatītājiem ieteikt, varbūt tiem programmētājiem pāriet no mājaslapu taisīšanas un dažādu iekšējās sistēmas kaut ko interesantāku, kas ir datorspēles.